tad mums jau sākotnēji mums nebija konfliktu, bet mēs sākotnēji jau, teiksim, vienkārši domājam par bērnu, kā viņam būs labāk. Viņš, protams, šobrīd vairāk aug pie mātes, jo viņš vienkārši ļoti mazs, viņam ir tiešām mātes nepieciešamība. Un es, cik varu, aktīvi iesaistos, teiksim, braucu ciemos, pieskatu, arī paliek pa nakti. Bet bērnam vēl 3 mēneši, un, protams, man ir ļoti grūti vēl arī, mēs paši mācāmies arī, teiksim, nu, kā būs labāk, un paši arī saprotam, kā jau jaunie vecāki, teiksim, sākam redzēt, teiksim, to, kā to turpināt un kā domāt par bērnu, lai aizsargātu viņu. Ko jūs sakat par tādu ģimenes modeli? Es domāju, ka trūkst kaut kādas akadēmiskas diskusijas par šo jautājumu, jo to nevar uz dažu gadījumu pamat izspēlēt. Bet es domāju, ka šeit mēs pienākam pie tās robežas. Nu, tad varbūt 4 vecāki, 5, 8. Nu, ļoti dažādi var, es to saucu par tādu kā promiskuitāti, tādu jucekļu līgumu cilvēku attiecībās. Un vai tieši tādēļ nav vajadzīgi likumi, lai, teiksim, pateiktu, kā tad ir vislabāk. Un tā kā mūsu likumi jau to ir pateikuši, kā ir vislabāk, tas ideālākais. Vīriešu un sieviešu attiecības, viņas ir regulētas tādas vai noteiktas kā atbalstāmas satversmē. Bet jūs zināt, cik Latvijā, teiksim, ir šķirtu ģimeņu, piemēram? Jā, bet tā aptauja ir tāda, ka cilvēki, pat, ka ja viņi šķirtās ģimenēs, ļoti daudz tomēr uzskata, ka tā ir kļūda, kaut kāda problēma, bet viņi var, tas ideāls paliek tik un tā iegūt labu ģimeni, nevis, teiksim, vispār atteikties no laulības kā institūta kā tāda, jo tas ir mūsu kultūra vēsturiskā tradīcija. Ir citas kultūras, kur ir cita pieredze, bet vai mums būtu sava kultūra tādēļ jāatmet un jāpieņem kaut kāds cits viedoklis. Latviešu tautas dziesmās ar citu nav nevienā vietā. Jā, bet tā ir tā realitāte. Tā ir tā realitāte. Es gribēju jautāt Ievai Albertai, žurnālistei, kas ir pat uzrakstījusi arī rakstu par šo ģimeni. Jā, es intervēju Pēra dēlu mammu, un es viņus aizstāvēju, tāpēc, ka viņas ir vienkārši kolosāli cilvēki. Un tas bija, es gribēju vienkārši jautāt, tad jums laba ģimene, jo jūs zināt, ka, piemēram, Ritai Rudušai būs grāmata augustā, kur ir stāstīts par ģimenēm, kur ir dzīvo gejs, precēts ģimenē, un viņš jūtas briesmīgi. 15 gadus viņš nevar vienkārši to atklāt. Viņš aiziet mājās, un viņam vienkārši drausmīga laulība. Tas ir jautājums vienkārši Bordāna kungam. Tādas ģimenes jau eksistē. Kas ir ģimene? Jā, kas ir ģimene? No valstiskā viedokļa šobrīd, kas ir ģimene? Vai šīs 2 sievietes ir ģimene, kas audzina šo bērnu? Nē, Latvijas likumi ir noteikuši, tāpat kā visā kristīgajā pasaulē patiesībā, ka ģimene tas ir laulības starp vīru un sievu un bērni, kas dzīvo ar viņiem kopā. Tas ir gan civillikumā noteikts, gan arī Latvijas satversmē. Tie ir tādi pamatlikumi un pamatlietas. Un, tā ir atbilde, ja runā par šo likumību. Tālāk varētu par citām lietām runāt. Par likumību mēs varam parunāt. Jūs prasat zināmas tiesisku regulējumu partneru attiecībām. Es domāju, mozaīku un biedru un atbalstītāju. Ko jūs šobrīd gribat panākt? Satversmē pateikt, ka laulības ir starp vīrieti un sievieti Latvijā. Mēs nerunājām par laulībām, mēs runājām par partneru attiecību tiesisko regulējumu, kas dotu iespēju ģimenēm, kuras reāli dzīvo kopā. Atkal, lai mēs godīgi kā valsts nevis izliekamies, ka šīs ģimenes neeksistē, kaut gan šīs ģimenes eksistē, bet lai būtu cilvēkiem iespēja tiešām, ka no viņu attiecībām, ka viņi ir kopā priekā un bēdās, un viens par otru rūpējās, un arī par saviem bērniem, ka šo vērtību no šīs ģimenes nenoņemtu valstu, neteiktu, jūs neesat, jūs vienkārši neeksistējat, jo mēs negribam jūs redzēt. Bet, lai tiešām mēs runātu par ģimenēm, piemēram, ir ļoti reāli stāsti, kad cilvēkiem ir ļoti grūti ar to likumdošanu, kas mums ir. Piemēram, partneri, 2 cilvēki sapazīstās, iemilās, vēlas dzīvot kopā, bet viens no viņiem ir Latvijas pilsonis, otrs no viņiem ir Krievijas pilsonis. Viņi nevar reģistrēt savas attiecības nevienā valstī, ne otrā valstī, un viņiem ir jāizdomā kaut kāda ļoti sarežģīta sistēma, kā viņi var dzīvot vienā valstī, un tiešām savas attiecības, būt attiecībās. Vēl viens stāsts. Cilvēks, kas ir transseksuāls, par kuriem mēs šodien nerunājam, bet mēs esam LGBT organizācija, mēs neesam tikai par gejiem, cilvēks, kurš ir mainījis dzimumu, kurš ir dzīvojis kopā ar sievu priekā un bēdās. Un visu laiku ir jūties sava ķermenī tā kā
kratiņā, tā kā ķermenis pilnīgi viņu neatspoguļoja, jo šis cilvēks ir sieviete iekšēji, un tad mēs sakam, kas nosaka, kas viņš ir. Mēs sakam, jā, viņš var noteikt. Un tad viņš nosaka, sieva viņu ļoti atbalsta pārmaiņu procesā, kas ir garš, kas ir ilgs. Bērni arī ļoti atbalsta. Tā mirklī, kad viņš grib mainīt dokumentus un vienkārši atzīt realitāti par realitāti, viņam jāšķirās. Jo viņš turpina dzīvot ar to pašu sievieti, ar ko viņš ir dzīvojis. Viņš turpina dzīvot un audzināt savus bērnus, bet viņi kļūst nekas likuma priekšā. Un mēs gribam, lai vienkārši godīgi šādas situācijas tiktu risinātas. Jūs esat šādas priekšlikumus iesnieguši, Tiesības sargs ir rīkojis konferences. Ko šobrīd saka Latvijas valsts? Kāda ir atbilde vai vispār šis jautājums ir dienas kārtībā noregulēt kaut kādu veidu partnerattiecības? Latvijas valsts ir iet to ceļu, kas likumiski ir normāli arī atzīts, regulēt kaut kādas sociālo, jo iet runa par kaut kādām valsts sociālo atbalstu. Un tas ir noticis vairākos likumos. Piemēram, ja iet runa par gadījumiem, kad cilvēkam nepieciešams kaut kas saistībā ar kā pacientam, ar medicīnu, tad ir pacienta likums paplašina šo jēdzienu un pasaka, ka varbūt pilnvaru cilvēks izrakstīt. Ir darba likumā ir šādas normatīvi, un tā ir normāls veids, kā var noregulēt. Tāpat civil likums pieļauj gan rakstīt testamentus, gan izsniegt pilnvaras, gan slēgt darījumus. Jūs par problēmu nav? Var visu pastāvšās normatīvu aktu ietvaros rast risinājumu arī lielā šādu mērā cilvēku? jau esošos, un ja ir kaut kādas problēmas, tad to var skatīties vienmēr. Es gribēju uzdot jums arī jautājumu šai visā. Mēs esam, jūs teicāt, visā kristīgajā pasaulē vienādi, bet ir, piemēram, vairākas valsts, un, piemēram, katoliskā Spānija un katoliskā Portugāla, kur ir oficiāli atļautas vienzimuma laulības. Jā, tad man ir jautājums, vai ne? Bet interesanti, ka tas tā saucamais demokrātijas flagmanis Amerikas Savienotās valstis, no kurienes arī vēstnieki piedalīsies, un Obamas administrācijas pārstāvis Praidā, izrādās tur tautā nav tik viennozīmīgi. Taisnība. Jo tur tikai dažos štatos ir atzītas šīs savienības un pielīdzinātas laulībai. Tas nozīmē, tauta tur nav. Bet jums neseko tik tuvākā Spānija viennozīmīgi. pēc konfesijas Tur uz un Zapatero Portugāla ir kārtīgi pastrādājis, protams, premjers, bet šobrīd tauta jau ir atteikusies no viņa pakalpojumiem. Bet likums paliek. Un vīlusies. Nē, likums paliek, bet es gribu te mazliet atkal plašākā kontekstā uz to paskatīties. Gan uz likumu, gan uz arī Rīgas domes to lēmumu atļaut Praidu. Jo problēma ir vispār nevis tiesiska, nevis politiska, bet problēma ir kultūras modeļa un vispār izpratnes par cilvēku izmaiņās. Tādā ziņā, ka tiek mēģināts vienkārši pavisam savādāk pārformulēt cilvēka identitāti, vīrieša un sievietes identitāti un ģimenes identitāti, nekā tas bijis līdz šim šajā daudzu tūkstošu gadu ilgajā vēsturē. Bet kas notiek Eiropā? Mēs redzam, tā tendence ir tāda, ka valsts pēc valsts atzīst. Kas tad notiek? Kas tas par procesu? Kā jūs to traktējat? Es to traktēju tādā veidā, ka šī identitāte tiek irracionālā veidā vai, teiksim, izmantojot racionalitāti kļūdainā veidā pārdefinēta un tiek pārbīdītas morāles normu robežas. Un tad, kad šīs morāles normu robežas tiek pārbīdītas, tad sabiedrība vienkārši sāk atomizēties un ieiet tai krīzē, kuru mēs šobrīd redzam. Un es gribu pateikt to, ka nec politiķiem, nec arī domniekiem nav neviens, var teikt, nav devis tādas tiesības, ka šie viņu lēmumi nav patiesībā leģitīmi tad, kad viņi pārbīda morāles normu robežas. To es gribu pateikt. Paldies. Un es gribu pateikt vēl arī to, ka Latvijā mums šeit ir sava kultūra un savas vērtības, un šobrīd mums tiek mēģināts iepludināt gan caur dažādiem emisāriem, gan caur masu mēdījiem, gan arī caur ārējām direktīvām tiek mēģināts mainīt mūsu vērtību skalu, kas ir bijusi mūsu tautas pamatā un ir ļāvusi tai tautai izdzīvot ilgus gadsimtus. Paldies. Došu vārdu skatītājiem. Lūdzu, jūs ilgi turējāt roku. Lūdzu. Jā, Didzis Melviks, es portālu Publika LV redaktors.